Mūsu projekts Viedo sensoru un tīkloto iegulto sistēmu pētījumu un attīstības centrs sastāv no 6 daļām. Mums ir daļas, kas nodarbojās ar programmatūras izstrādi, ar aparatūras izstrādi, ar virziendarbības komunikāciju, ar pielietojumiem auto un transporta industrijā, ar signālu apstrādi un ar biometrisko signālu apstrādi. Pirms dažiem gadiem es atgriezos no studijām un darba ASV, un es gribēju nodarboties ar pētniecību un darīt to Latvijā. Un radās tāda iespēja izveidot projektu pieteikumu tieši zinātnisko grupu izveidei. Tāpēc tapa šis projekts, kur ietvaros mēs izveidojām zinātnisko grupu no 16 pētniekiem, kas nodarbojās ar pētniecību tīkloto iegulto sistēmu izstrādē, gan aparatūras izstrādē, gan programmatūras izstrādē. Mēs zinām, kas ir mikroskops. Tas, pie kā mēs strādājam, ir makroskops. Mēs cenšamies skatīties uz lietām kopumā. Vai nu tas ir cilvēka ķermenis kopumā, vai tā ir istaba, vai tā ir varbūt visa pilsēta, vai transporta sistēma kopumā. Tātad iedomājieties, ja mums, pieņemsim, ir jāizveido jauna iekārta, pieņemsim, mobilais telefons vai kaut kāds sensoru mezglis, tad to visu būtu it kā jādara no jauna. Jāprojektē schēmas, jātaisa iespiedu un tādā garā. Veicot šos procesus minētos, var rasties dažādas kļūdas. Un sanāk tā, ka katru reizi tad jāatļūdo šīs sistēmas un jātaisa iekārtas no jauna. Tad, lai šo procesu atvieglotu, Viescentis projekta ietvaros tika izveidota Edimotes apakšgrupa, kas faktiski veidoja iekārtu, kas ļautu prototipēt šādas iekārtas. Projekta ietvaros mēs strādājam pie signāla apstrādes. Tas nozīmē, ka, ja mēs, piemēram, ierakstam vai nu skaņu, vai tā ir gaisma, vai kaut kas cits, mums šis signāls ir jāapstrādā un jāpārveido, lai viņu varētu saglabāt datorā, gan mazāku, gan kvalitatīvāku, gan arī izdarīt secinājumus no šī signāla. Viescentis projekta ietvaros es strādāju, varētu teikt, pie nedaudz tādas kā mistiskas tēmas. Tas ir cilvēku domu lasīšana, jeb smadzeņu signālu apstrāde. Un šī projekta ietvaros tika izveidots šāds sensors, kurš sastāv no 4 daļām. Tas ir pirmā daļa ir elektrods, kuri novietojot šeit uz galvas, mēs nolasām šos smadzeņu signālus, jeb smadzeņu elektriskās aktivitātes. Tālāk nākamā platīte ir domāta, lai šo signālu pastiprinātu. Pēc tam nākamā plate šo signālu saciparo, lai viņš būtu datoram vieglā formā, lai varētu apstrādāt. Un attiecīgi pēdējā platīte ir raidītājs, kas pa gaisu pārraida šos datus uz datoru. Un attiecīgi izmantojot šos smadzeņu signālus, perspektīvā ir iespējams, pieņemsim, ar domām, izvietot šādus sensorus tā kā uz galvas, ar domām kontrolēt citas elektroniskas vai mehāniskas ierīces. Tā, piemēram, tas var nākotnē noderēt, pieņemsim, lai cilvēki, kuri ir paralizēti, lai varētu ar domām vadīt, pieņemsim, ratiņkrēslus, vai arī cilvēki, kuriem nav rokas, pieņemsim, vadīt mehānisku protēzi. Un šāda sistēma var tikt izmantot arī citādākos aspektos, piemēram, lai ar domām sēdētu internetā vai arī pat spēlēt kādu spēli. Projekta virsmērķis bija zinātniskās grupas radīšana un jaunu zinātnieku, jaunu pētnieku attīstību un izaudzināšanu. Un es domāju, ka tas mums arī ir veiksmīgi izdevies, jo mums bija sākumā visu projektu gaitā 16 cilvēki, kas nodarbojās ar pētniecību jau minētajās tēmās, dažādās tēmās. Un daudzi no tiem jau šobrīd strādā citos projektos ar saistītām pētniecības tēmām. Tāpēc es domāju, ka šis projekts mums bija tāda kā skola jaunajiem pētniekiem, un konteksts šajā skolā bija man tuvu pētniecības tēma bezvadu sensoru tīkli. Tāpēc es domāju, ka šeit ļoti labi varēja apvienot patīkamo ar lietderīgo. Patīkamais būtu šī pētniecības tēma un lietderīgais būtu jaunu pētnieku, jaunu zinātnieku izaudzināšana.